17. februārī visā Latvijā norisinājās ēnu diena, kuras laikā skolēni no 1. līdz 12. klasē apmeklē dažādas darba vietas un 4 līdz 6 stundas kļūst par dažādu darbinieku ēnām. Vēro un izzina savu ēnu devēju ikdienas darbu, tādējādi iepazīstoties ar sevi interesējošās profesijas noslēpumiem. Madonā jaunieši labprāt izzināja dažādu nozaru profesionāļu ikdienas gaitas. Katrs jaunietis pats var izvēlēties vietu, kur pavadīt ēnu dienu pēc savām interesēm un iespējām. Tāpēc daudzi devās arī ārpus Madonas robežām. Es ēnoju Gaļezera slimnīcas direktoru. Man izrādīja visu slimnīcu, kā viss notiek, kāda ir aparatūra, cik dažādi ārsti ir slimnīcā. Un es guvu ļoti labu priekšstatu par slimnīcas darbību un to, ka Gaļezers tiešām plaša profila slimnīca. Ka apjoms arī ir liels pacientu un ka nav viegli būt ārstam. Es ēnoju Valmieras drāmas teātra vadītāju un arī mārketinga vadītāju. Es uzzināju to, kā tas ir vadīt teātri. Un teātriem šajā laikā iet grūti, bet viņi vēl galus un arī Valmieras teātris, tagad viņiem jaunas izrādes būs. Un viņi turās. Un es redzēju visu teātri, arī uz skatuves, aizskatuves. Un man tas šķiet bija ļoti noderīgi un varbūt pat varētu tiešām apsvērt, ko tādu darīt, kaut ko līdzīgu. Kā tu vērtē vispār šādu iespēju sekot līdzi kādam profesijas pārstāvim? Tas ir ļoti labi, jo var uzzināt, kā tieši tajā profesijā darbā tur notiek, vai viņš ir grūts un tā. Var arī vieglāk pēc tam pašam pateikt, vai patiks to darīt, jo daudzi nemaz neapzinās, kas ir jādara tajā profesijā, un viņi domā, tur būšu, nezinu, beigais, deputāts kaut vai liksies, tur viegli sēdēšu, pelnīšu, tur grūti un jādara viss kaut kas un tā. Tāpēc tā ir ļoti laba iespēja. Es biju aktīva sabiedrībā ar Baltika, ēnoju pilotu un stjuarti. Lai šās profesijas pareizāk izprastu, bija nepieciešams lidojums. Un mēs lidojām uz Frankfurti un atpakaļ. Man ļoti patika ēnu diena, tikai secināju to, ka ir ļoti jāzina valodas, daudz valodas, un tas būs ļoti noderīgi. Uzņēmēji un dažādu nozaru profesionāļi labprāt iepazīstina skolēnus ar sava darba specifiku. Ļoti interesanti. Bija šogad 8 ēnas, kaut gan pieteicās daudz vairāk, nācās arī atteikt kādiem 8 bērniem, bet patīkami, ka interesējās un izrāda interesi arī par veterinārārstu profesiju. Savā laikā man nebija tādas iespējas kaut kur iet un ēnot, un es domāju, ka tā ir lieliska iespēja redzēt tieši tās profesijas praktisko pusi, un apskatīties, kā tas ir dzīvē. Jā, tas ir viena lieta, ka tu atnāc, pie vetārsta kā klients, bet otra lieta ir tas, ka tu redzi, kā viņš, strādā, arī to aizkulises, tā. Es ļoti pozitīvi vērtēju. Žēl, ka manā laikā tā nebija. Šādas tikšanās ar veiksmīgiem uz sasniegumiem motivētiem uzņēmējiem un nozaru ekspertiem palīdz skolēniem iepazīt dažādu profesiju un nozaru prasības un atbilstoši sagatavoties tam brīdim, kad jaunietis pats uzsāks darba gaitas.